Nekur neviens tālu nav aizgājis. Nākamais rullis tev klāt. Nu jā, atkal kaut kādi kungi brauc ārā vai iekšā. Tā nav it kā tā galvenā iebrauktu, bet nu redz, ka kursē tur tās mašīnas labā pusē. Tur traķi braukā un tā, nu tas Kremlis jau arī tā diezgan liela tā celta. Un vecīts un sacāls tas viss no tādiem pildītiem ķieģeļiem. Nu, 1000 gadus tas viss ir nostāvējis, un tad, vai vairāk, un tad vēl štuku nostāvējis. Lai arī kas te būtu. Nav jau tā kā Latvijas prezidents pilī tur jums krīt nost, un tad kas viņam tur? Kaut kādi mēsli viņam visu laiku tur, un tikai tos ļimakus tur peldina iekšā. Es nesaprotu, te ir arī lai saka, ka te ir kaut kāds baigais bardaks vai kaut kā tā, bet es tādu baigos sirdi un dvēseli to taisa visu. Lai arī tas asfalts maksā 10 reizes dārgāk, bet viņu arī saķūnē tā, nopietni. Cilvēki tur dāķus uzceļ un Sočos mājas apērk, bet labi, bet tas ceļš vismaz strādā. Bet, Latvijā es kaut kā nerubīju, tur tas kvadrātmetrs maksā tā kā 10 Ņujorkas, bet tie ceļi taču mēsli, tu taču nevar izbraukt. Lai arī tos strateģiskos maršrutus tur saķaunē, bet, pēc gada viņi tā kā Ludzas pilsētas ceļš, kur ir bedres pusmetrīgs. Atkal nekustamies, tā kā varu dirzt būvas un neko. Jā, priekšā ir Kremļa kaut kādas tur sienas ar kaut kādiem logiem, gan jau kāds kungs tur sēž. Gastini dvor, tur ir tāds viens restorāns, slēgtais. Kā man apsargs teica, tur, те visi mērši un kas tur visi, те Министерство финансов ужинает и обедает. Viņš saka, visinteresantākais ir tas, ka ienāk kāds, tur tāds pagrabs, tur vienkārši cilvēki neiet. Un ienāk kāds gavriks ar, šitā pīpiņa, ja tu dzirdi, lai tas duraks mēģins ieslēdz luksuforu. Tā visā Maskavā dara. Un ienāk gavriks ar kādu čemodānu, un iznāk kāds ierēdnis ar to pašu čemodānu. Tā tas viss tā kā atabiedoši, tu pat arī kaut kādu piķi nopelni. Tā, zaļais ieslēdzās. Te tuliņās būs. Skaties. Te zaļais, kad ieslēdzās, te vecīt, te vienkārši pīšga šetkā iekšā. Думаешь, латыши-то не отстаем? Ёпты. Давай! Man trollis priekšā ir. Bet, tuliņās, trolli arī piegriezīsies. Zaļais ir, redzi, Kremlis kaut kādas baltās celtnes te ir. Davai, brauc, pidrila zaļais. Šitas ceļš mums te ir apkārt Kremlim. Joptu. Bļaļ, kas te notiek? Davai, tev tak ceļu dod, Durila, bļaļ. Man te tuliņās sapisīs dirsu, bļaļ. Tā te visi brauc, Kaut kā arī mēs te mēģinām kaut kā, ierīvēties tajā visā burzmā un tā kā īpaši neatšķirties no visiem cilvēkiem, lai būtu skaisti un palēki un nekādas tādas, neizceltos jā. Tālūk, tagad mēs esam pie Zavarota
pie Zavarot uz Tverskuju. Šis ir pagrieziens na Tverskuju. Apkārt, tur pa labi mums ir sarkanais laukums. Protams, ka es tev necelšu kameru. Nu, bļaļ, cik skaisti jopceļi. Nerādīšies tev. Mošu kādreiz. Lai nu es arī kādu dirst, bet man tās filmas vajadzētu salikt. Man jau bija kāds 20 sakrājušās. Nevajadzēja man to lielo karti dot. Tā, nu šitā saucās Mahavaja uļica. Un te ir tāds restūzis. Nu, man te ir tāds, viesnīca Nacionaļa. Visdārgākā viesnīca Maskavā. Es nezinu, cik tik kas maksā, bet tur ir restūzis otrā stāvā ar tādiem šausmīgi lieliem logiem. Un no tā restūža var redzēt Kremlē visām tām zvaigznēm, gaļņiem un kas tur, tām vārnām uz pārniem. Tas tur viņam tas ģērbams ir. Nu tā, Tu davai nevis pīpini, bet brauc, mudila, blīd. Nu un tagad mēs esam uzbraukuši uz Uļica Tverskaja. Turpinām kustību. Pēc Jandeks kartēm pirms izbraucot es paskatījos, it kā tā dvižuha te ir. Bet, šodien no rīta es tā kā 7 izbraucu. Es biju na Gastinam dvarē 8:30 aizgāju smuku kafiju padzert, tad uz izstādi. Bet pirmdien es braucu no rīta, es izbraucu 7:30 un tad es biju 10. Tā kaut kāds 25 km, tu brauc 2,5–3 stundas, kā kuro reizi. Tverskaja piedirst, jā, vakars. Viņa kustās tā 1 km stundā, 2 km stundā, tā. Moši 5 km stundā. Tā kā, Edgar, brauc uz Maskavu. Ielostīt gaisu. Ko tur Eiropā saka? Svini, tur darvas un kas viņiem tur atmosfērā ir. Uz Maskavu atbrauc, ievelc dūmu joptvai. Te vecīt, te žiguļi un visādi Zaporožets ar saviem eiro 58, bļaļ. Te tā piedirž gaisu, kad mala не покажется. Te jau pietiek ar to, ka šitie te mazgā ielas. Visādi tas, ar traktoriem brauc un kamazi kaut kā, ar ūdens bočkām. Vecīt, viņš, kad pārgāzi uztājas pie luksofora, tad ir pizdiets. Tāds mākonis, 200 merši tādu mākoni nevar uztaisīt ar piedirstiem motoriem. Tā izskatās Tverskaja vakarā, Visi mainās, visi kaut ko mēģina, tur skatās, tur kaut kāda kustība ir, mēģina kaut kur tur ierūmēties un tā. Bet, ja tu brauks vienkārši neko nedarot, tad tu pat apdzīsi viņus visus, un tas ir tā kā likums. Te kaut ko mēģina, te kaut ko te darīt, es nesaprotu, naherā, kāpēc nevar braukt taisnīgi? Oi, jopfe, tur zaļais ietekās. Bļaļ, tuliņās te būs, bļaļ. Šitā te mēs tā kā izbraucām krustam cauri, bet krusts arī uz sarkano turpina kustēties, un tur no labās puses, tur tā kā plūsma kādam 4 rindām pīša iekšā uz Tverskuju manā virzienā. Ja tu tagad iedomājies vai teiksi, kad es esmu rupšs, vai sāksi ņirtēt tiem vārdiem, tad zini, būšu Latvijā, atriepšos.
Nu nebūs jau nekas stāv. Trešdien jau būšu. Kaut kāda ļotena, es nezinu, Boeing 750, viņš vispār Latvijā kaut kur var nolaisties. Viņš baigā gos. Tā. Un tagad sāksies. Es esmu tā kā, savā strīpā, man tās visas strīpas tur tās sadalošās un visu, un tagad man sāks spiest nost. Tas ir pīzģets, jo redzēt, kreisā josla normāli stāv, labā josla normāli, otrā josla aiz kreisās normāli. Un tās divas joslas, kas ir malējās, viņas ir, kādas divas, tur 3. Tad viņas tā kā, tur tās stāvošās mašīnas ābrauc, un tad viņas te tagad spiedīsies iekšā šitajās divās. Tā. Labi, man te apnika virināties. Stāvēšu kanais korķī pats. Davai! Čau!